Čau visiem! Nu tā, ir laiks pienācis mocim iet tehnisko apskati, 2 gadiņi ir pagājuši. Jā, īstenībā nav nekas baigi darāms, jo viss ir tā kā pa lielam, viss strādā, viss iet, bet ir viena problēma, ko es gribu sataisīt. Es domāju, ka skatē tāpat to nepamanītu vai kaut kā, bet ir viena problēma, ko vajag sataisīt. Man vajag sataisīt priekšējos suportus, pārlasīt abus divus vienā pusītē un otrā šitos te. Viņus vajag pārlasīt, jo viņas tās bremzes bišku ķīlē. Ir tā, kad ir remkomplekti, šito te jāsamaina gumīņas droši vien, viss kaut kas jāpaskatās, kas ar tiem virzulīšiem, jo vajag pārlasīt pašu drošībai. Galvenais bremzes, lai ir. Aizmugurē man ir točna, labas bremzes. Man pat ir nopirta jauna tā kā loks aizmugurē, tur nāk bremžu loki. Man ir it kā nopirts šitai pusē, te nāk reduktors, te ar kardānu tas mocis ir. Un ir loki, bet loks man ir pilnīgi jauni nopirkti loki. Jā, bet es viņus nelikšu, jo tur ir ļoti labas bremzes. Galvenais jau ir tās priekšējās, jo viņas man ir divas. Šitam te Hondiņai čoperim ir 2 supporti, 2 diski priekšā, lai var to smago motociklu apstādināt. Nu, parādīšu, kā es tur to mainu un tā visu. Nu, sanāk, kad pirmā blīvīte ir tā kā tievā. Tā ir šitā te laikam, jā, tievā. Tad otra ir resnā blīvīte. Viņa nāk bišku dziļāk, kaut kur iekšā dziļāk var redzēt. Lūk. Iekšā nāk otra tievāk. Pirmā ir resnāka, vai tievāka, un otrā ir resnāka kaut kur. Tā, jānomaina un būs ideāli. Jā, vecums viņa ir jau padilusi. Nu, atnāca man jauna šitā te vēl viena blīvīte, kas man bija jābūt 4, 2 mazām un 2 tādām platām, lielām. Nu, kur viņi atnāca, tagad likšu kopā. Cilindrus es jau dabūju ārā, dabūju ar spiešanu, ar rokturi ņemt, jo negribu viņus sabojāt. Var jau tāpat viņus dabūt ārā, bet es paņēmu eļļu, ieliešu jaunu, tieši nomainīsies eļļa vēl viss un būs super. Nu, mainīšu tās blīvītes nost. Nu, tādas viņas izskatās. Tās blīves augšējās ir galīgi pa galam. Jāizņem ārā, tāpēc viņš sprūda. Tad droši vien ir alumīnijas, suports ir alumīnija. Viegls, foršs ar 2 cilindrīšiem, virzulīšiem, kā viņi tur. Cilindri, virzuļi 2. Un jā, un tur var redzēt, kad viņš ir tā augšējā mazā blīvīte ir diezgan spiedusies klāt, un tāpēc viņš arī visu laiku ķīlē. Un tad man vēl ir šitās gumīņas, okur beigtas. Tas jau no vecuma viņas jau tādas. Nu, jāliek kopā, jāņem ārā, jāiztīra kārtīgi, un būs ideāli. Pašus cilindrīšus es viņus ar šito te, tā kā saucamā tā kojas pasta vai tā zaļā
kur es viņu te depiņā pirku. Man ir īstie kluči tādi, lielie zaļie tie kojiski, vai kā viņi tur saucās. Bet, nu, es tā bišķīt papulēt to virzulīti, lai viņš te labāk tur staigā un smukāks, viņš uzreiz ir spīdīgāks. Viņš tāds saskrāpēts, nevar saprast no kā. Kāds mēģinājis tīrīt ar smilšu papīru. Un tad es šitā te, tāda smalka tā drāžu birstīte. Es iztīru tās vietiņas šeit. Te hop, iekšā tieku. Un tad es tur smuki iztīru, viņš nesabojā to vietu. Var droši vien ar šitādu. Šito tādu. Pat viņas abas, man liekas, ir metāla. Viena vienkārši ir dzeltena, viena ir melna. Bet nekāda vaina ar viņām smuki var iztīrīt tās iekšiņas. Un visam super liekam jaunas blīves. Virzulīšas iekšā un aiziet. Diezgan blīvi sēž iekšā. Tad es paņemu šito mazo tā kā ar asmenīti aizāķēju. Viņš pat ārā nenāk. Diezgan iesēdies. Ir jāpatīra tās vietiņas. Tā viņas ir. Otra atkal šitā te blīvīte. Viņa ir diezgan laba, viņa diezgan labi nāk ārā. Un šitā pirmā te visu laiku ir visādi. Varbūt tas, kas mitrums, tāpēc viņš tur oksidējās un tāpēc viņš tur sāk kaut ko sprūst, tās bremzes un tie virzulīši. Diezgan pieaudzis, un kur es iztīrīju. Un kur tāds pulverīts tur ir iztīrīts. Un te viņš ir diezgan. Tas viss ir no iekšā bija tajā gropītē. Tagad galvenais ir dabūt tīru un lai var likt kopā. Nu, saliku. Šitas staigā. Šitai pusē man ļoti viegli sanāca viņu ielikt. To vadīklu. Tādi interesanti no abām pusēm gumiņas. Šitas vispār viegli virzulīši iegāja viegli iekšā. Vispār ideāli. Tagad tikai jānotīra un jāsakrāmē kopā. Jāieliek vēl bremžu kluči. Viss jāliek virsū. Nu, gatavs. Bišku spīdīgs, bet tas nekas. Jāliek virsū un jāatgaiso bremzes. Все, super. Pasmuko. Uzliksim jaunu šaibītes. Tur, kur trūbiņi skrūvējās. Hop, viena. Un tā. Vienu noliksim te. Otru te čik iekšā. Hop. Tā un Опа. Štačīk. Un skrūvējam klāt. Jauna šaibītes. Jo vecās ir tādas, nu. Kur te viņi, viņi jau tādas saspiedusies jau. Gropīti ir, bet interesanti, ka viņas tādas gaišas. Nevar saprast. Un tādām jābūt. Būs labi. Nu, tā atgaisoju abus divus. Un tagad viss mani forši. Atgaisoju abus divus. Tagad bremzes līdz galam nospiest nevar. Un ritens arī grozās. Super, nu. Bremzes, tas ir pats galvenais. Lai var, nu, laicīgi nobremzēt.
kājām nesanāks, ar krokšiem nesanāks nobremzēt. Uz caurumu šķībā un uz mutes. Davai čau visiem, turās!